Saņem ārsts, kardiologs, zinātnieks, profesors Ivars Siliņš. Mana joma medicīnā ir iekšķīgās slimības. Tā ir ļoti plaša joma, kurai ir daudz apakšnozars. Jāteic, ka no apakšnozarēm visvairāk esmu darbojies kardioloģijā, bet tā kā man bija jāvada ilgstoši iekšķīgo slimību klīnika Gaļizarā, tad jāsaka, ka es praktiski darbojos arī visās iekšķīgo slimību jomās, vairāk vai mazāk. Izvēle, kāpēc? Medicīna lielā mērā es izvēlējos varbūt arī saistībā ar mana tēva profesiju. Tēvs bija ārsts, ļoti populārs pediatrs, un tas arī viens no izvēles iemesliem. Ja varētu teikt, ka kura no manām darbības jomām, bija galvenā, un par ko es varbūt arī visvairāk esmu gandarīts, tas ir tas, kad es esmu veidojis jauno ārstu, īpaši iekšķīgās slimības ārstu paudzi. Liela daļa no tiem, kas pašreiz strādā šajā jomā, ir īsāku, ilgāku laiku darbojušies manā vadībā. Runājot par grāmatām, tie ir divi aspekti. Pirmkārt, es esmu kopā gan ar līdzautoriem. Esmu bijis līdzautors 6 rokas grāmatām medicīnā, tātad dažādās par dažādām internātas medicīnas jomām. Tāpēc pēdējā grāmata, ko es esmu uzrakstījis, tas ir mans gājiens. Tas ir tā nozīmē. Uz vāka ir šaha galdiņš, es mīlu šahu. Bet, protams, tas gājiens ir nevis uz šaha galdiņa, bet tas ir mans dzīves, mans darba gājiens, kas tur jāprakti. Tā atskatoties, es domāju, ka bija šis tas, ko es varēju izdarīt arī labāk, dzīves pieredze māca par to, ko varbūt varēja vēl uzlabot mācību procesā, bet man nav šaubu par savu izvēli. Man tā gandarīja, man patika. Ivars Siliņš, Rīgas medicīnas institūta pirmā izlaiduma absolvents 1956. gadā. Ārsts, kardiologs, zinātnieks, 3 zvaigžņu ordeņa virsnieks, profesors. Viena no Latvijas medicīnas leģendām gan praktizējošu ārstu vidū, gan akadēmiskajās aprindās. Strādājis slimnīcā Gaļizars kopš tās atvēršanas un ilgus gadus bijis iekšķīgo slimību klīnikas vadītājs. Profesors aktīvi darbojies gan zinātniskajā darbā, gan jaunās mediķu paudzes skološanā. Latvijas ārstu biedrības goda biedrs. Godātie kolēģi, mīļie kolēģi, esmu, protams, ļoti priecīgs un pagodināts par šo balvu. Šī balva man ir īpaša. Es gribētu paskaidrot, kādēļ. Seniori parasti dzīves nogalē atskatās uz pagājušo dzīvi, un viens no svarīgākiem jautājumiem, ko es esmu aiz sevis atstājis, ko es esmu izdarījis, vai es esmu darbojies savu spēju un iespēju robežās, vai es esmu bijis noderīgs, vai es esmu bijis vajadzīgs. Un tie jautājumi, uz kur nevar atbildēt pats. Tas viedoklis būtu subjektīvs. Un lūk, tādēļ liela nozīme ir tam, kā mani novērtē tās organizācijas, kurās es esmu darbojies. To ļoti daudz manā garajā darba mūžā
Es esmu 46 gadus strādājis Gaļezaru slimnīcā. Atbalstiet man. Atvainojos Stradiņa universitātē. 36 gadus esmu darbojies Gaļezaru slimnīcā. Diezgan lielus posmus esmu pavadījis arī Stradiņa slimnīcā, Eksperimentālās medicīnas institūtā, darbojies vairākās sabiedriskās organizācijās, vadījis internistu biedrību, kardiologu biedrībā darbojies. Un lūk, no šīm organizācijām es esmu saņēmis kaut kādus arī pateicības, bet šīs dienas apbalvojums priekš manis ir īpaši nozīmīgs, tādēļ, ka tas pauž manu kolēģu šī vārda plašā nozīmē attieksmi. Tas ir man pats nozīmīgākais, pats svarīgākais, tādēļ esmu īpaši priecīgs par šo balvu. Un vēl jāteic, ka, protams, viens kara laukā nav karotājs. Tas nozīmē to, kad ir šaubām mūsu darbs, mūsu panākumi ir atkarīgi no ļoti daudzu cilvēku līdzdarbības un atbalsta. Es esmu pateicība parādā daudziem cilvēkiem, kas varbūt ir arī šajā auditorijā, un ļoti daudziem, kuri nav šajā auditorijā, tie ir kolēģi, ar kuriem es esmu sadarbojies, jo kurus varbūt es esmu arī mācījis. Un lūk, man jāsaka, kad daudzi, reizāk sakot visi, viņi ir ziņamā mērā līdzautori šim manam šīs dienas apbalvojumam. Noslēdzot, gribētu teikt, ka šis jaukais pasākums sakrīt ar pavasara sākumu. Un pavasars ir tas laiks, kas rosina prieku un cerības. Šī ļoti sarežģītajā brīdī es gribu visiem novēlēt, lai pavasars mūs iedvesmo optimismam un cerībai, varbūt, teiksim, vairāk pārliecībai ar to, ka mums gaida gaiša nākotne. Paldies Ivaram Siliņam! Paldies Latvijas ārstbiedrības prezidentei Ilzei Aizsilniecei! Paldies!